Esiet sveicināti virslīgas apskatu skatītāji. Virslīgai jauns sponsors SMS Kredīt.lv un esam atpakaļ studijā. Šodien pie manas ciemos Edmunds Novickis no Sportcentrs.com un Ilvars Kostinkevičs no Sportavīzes. Protams, pārunāsim SMS Kredīt.lv pirmās kārtas spēles un, protams, sākam ar pirmo spēli. Atklāšanas spēle 29. marts Liepājā. Liepājas Metlurgs ar 4-0 uzvar Meta Latvijas Universitāti. Ko Edmunds varētu pastāstīt par šo spēli, vai bija gaidījis tik pārliecinošu Liepājas sniegumu? Bija ļoti grūti paredzēt vispār, kā komandas izskatīsies, lai gan bija ziemas kauss un bija arī, kausa spēle Metlurgam. Bija grūti tiešām iztēloties, kā būs tagad, kad virslīga sākas. Bet pirmās 30 minūtes, pirmās 40 minūtes bija patiešām, es teiktu, līdzīgas. Pirmajās minūtēs pat viesi uzbruka un liepājnieki bija nedaudz apjukuši. Un patiešām pēc kaut kādām 35 aizvadītām minūtēm es sev iekšēni analizēju šo spēli, es neparedzēju pārliecinošu iznākumu un es domāju, ka tā arī līdz galam būs diezgan līdzīgi. Un šajā brīdī Liepājas Metlurgam ļoti nāca talkā šeit Jurģa Kalna supervārti. Un es šos te pirmos vārtus, kurus guva Metlurgs, nosauktu par tiešām atslēgas momentu spēlē, jo līdz tam nekas neliecināja, ka Liepājas Metlurgs varētu viegli uzvarēt. Jā, viņiem bija vairāk sitienu, vairāk momentu, bet tie nebija tādi, kur varēja teikt, ka jā, briest vārti, tūlīt būs. Man vienu brīdi šķita, ka tiešām līdz beigām būs intriga un būs līdzīga spēle. Bet šie Jurģa Kalna tiešām fantastiskie vārti. Būtībā, man liekas, salauza spēle, lai gan drīzumā bija arī pārtraukums un Meta LU komandai bija iespēja pārkārtoties, pārunāt, nomierināties, un tomēr pēc pārtraukuma tā bija pavisam cita komanda, un manā skatījumā tieši Meta LU otrajā puslaikā vairāk mainīja savu sniegumu un savu līmeni un nospēlēja otro puslaiku daudz vājāk nekā pirmo. Un man liekas, ka tiešām ietekmēja tas, ka viņa tā psiholoģija, ka tu esi iedzinējos, tev ir 0-1, tev jāmēģina atspēlēties, tev jādodas uz priekšu. Un Metlurgs ar savu pieredzi otrajā puslaikā visu nokārtoja un bija krietni pārāks. Tā, var teikt, divas dažādas spēles daļas līdz Jurģa Kalna pirmajiem vārtiem un otra daļa pēc tam. Šeit redzam arī otros vārtus. Pat grūti pateikt, vai tas 4-0 ir pelnīts vai ne, jo otrajā puslaikā Liepājas Metlurgam bija ļoti daudz iespēju. Bet atkal atgriežamies pie šiem pirmajiem vārtiem, nebūtu šīta sitiena Jurģim Kalnam, kas zina, kā viss būtu aizgājis, un noteikti nebūtu tik liels rezultāts. Jā, un redzam arī pirmajās vārtos Dzintara Zirns, lieliski piespēle, pēc tam spēlē vēl vairāk šādas līdzīgas piespēles, ko Ilvart varētu teikt par Dzintara ieguldījumu šajā uzvarā. Nē, izcelt pirmajā kārtā un pirmajā spēlē konkrēti Dzintaru Zirni varbūt es tā nesteigtos, bet skaidrs, ka, ja mēs skatāmies uz šo spēlētāju, tā ir tā spēlētāja trumps salīdzināt uz Metas fonu. Protams, ir šī spēlētāja pieredze un visi daudz nosvērtāk, visi daudz mierīgāk var izdarīt, bet es mazliet papildinot Edmundu, teiktu pat tā, varbūt Kalna pirmie vārti ielauza un otrie salauza Metu. Jo sākums varbūt netik garš, Edmunds uzskata, ka varbūt teikt visu pirmo puslaiku, es teiktu, ka pirmās 20 minūtes Meta bija, teiksim, tāda, kas ļoti solīdi izskatījās uz Metalurga fona, bet pēc tam jau acīm redzam pārņēma Metalurgs iniciatīvu tajā spēlē un tā pieredze droši vien deva savu. Bet pēc tam mani pārsteidz tas, ka tik ātri otrajā puslaikā tomēr apsīka Metas, teiksim, tā enerģija, kas bija debijas sezonā, pagājušā sezonā, ko mēs ļoti daudzās spēlēs redzējām, ka, acīm redzot, tie otri ir Jurģa vārti, kas arī bija izcils sitiens, salauza tiešām šo komandu, un lai arī tā vēl bija vairāk kā pusstunda, ko spēlēt, Meta praktiski bija nogalināta, varētu teikt, žargonā, un man pārsteidz, ka nebija tās enerģijas, tās centības, vismaz tādas acīm redzamas cenšanās panākt kaut kādu lūzumu spēlē. Un patiesībā Andris Rihards pēc mača teica tieši to pašu, ko pat Ilvars sacīja, ka pat viņš redzējis, ka viņa komanda pie 0-2 vairs nav ticējusi, ka viņi var izglābties un apstājusies. Un tieši šī necenšanās un šī palaišanās novada līdz graujošam rezultātam. Un viņš bija patiešām dusmīgs un teica, ka futbolā nedrīksti padoties un arī pie 0-2 tev jāteic, ka tu vari atspēlēties un jāspēlē līdz galam. Bet atgriežoties pie Jurģa Kalna abiem vārtiem, es domāju, patiešām abi vārti šie varētu būt visā Eiropas futbola apskata, teiksim, skaistāko video tur topā, 10. vai vienalga.
Žēl, ka, teiksim, nav šāda topa, un Eiropā viens to nedara un neapkopo visu līgu skaistākos vārdus, bet mums Jurģis Kalns kvalificē tos mierīgi, es domāju, šādu topu. Jā, šie bija ļoti skaisti vārdi, abi divi. Jā, un runājot par metu, varbūt metai pietrūkst līderis, jo redzējām pēc pirmā puslaika, komanda nolaidās. Varbūt pietrūkst tāds iekšējais komandas motors, menedžeris. Es domāju, ka šobrīd pēc pirmās kārtas, pēc pirmās spēles ir vairāk nekā pāragri izdarīt kaut kādus secinājumus par to, ko komanda var. Katrā ziņā labāk šādus zaudējumus piedzīvot pašā sezonas sākumā nekā vidū vai sezonas izskaņā, kas būtiski var teikt salauzt komandu izšķirošās cīņās. Jāpaiet kādam zināmam laiciņam, lai paskatītos, kāda būs šī metas komanda, bet es pieļauju, ka vienam otram metas spēlētājiem tāda zinām nomierināšanās ir notikusi pēc tās pirmās sezonas, kas viņiem nāca, teiksim, ar ļoti lielu pašatdevi tas rezultāts, kādu viņi beigās izcīnīja. Šogad viņiem varbūt vienam otram ir sajūta, ka mēs tomēr esam gadu jau virslīgā nospēlējuši, mums varbūt mazliet vieglāk tas viss nenāks nekas vieglāk. Ir ar tādu pašu un pat vēl lielāku atdevi jāturpina spēlēt, cīnīties, jo ne jau uz meistarības rēķina meta uzvarēšas arī spēles šogad. Tikai uz vēl lielākas deksmes, vēl lielāka azartā atdeves rēķina, jo meistarība, ja mēs uzliksim uz papīra, tomēr lielākā daļa komandas tomēr individuāli spēcīgāks. Es piekrītu arī, ka tāliešu secinājumus šobrīd neizdarīsim, bet tomēr papētīju pirmās spēles statistiku un mēģināju tieši tā, kā tu jautāji, saprast, kur bija tā problēma metei. Un man liekas, ka tieši vidējās līnijas spēlētāji neturēja līmeni, tāpēc arī nebija ne bumbas kontrolas, ne arī saturīgas saspēles. Vienīgais, kurus patiešām pozitīvi izceltu, lai nebūtu tā, ka mēs tikai kritizējam šo komandu, Edgars Vardanjans, viņš izpildīja piespēles ar 89% precizitāti un izdarīja ļoti daudz arī skaitliski, manuprāt, pār 30 vai 40 piespēlēm, kas šādā spēlē, kur tu zaudē ar 0-4, viņa statistika bija vismaz uz papīra ļoti laba. Savukārt, pārējie viņam nepalīdzēja, un šeit noteikti arī jāmin Marks Zuntners, kurš pagājušā gadā tieši palīdzēja MTLU stiprināt to vidusdaļu un saturēt to spēli kopā. Tad tagad viņš bija Liepājas nometnē, un arī, kā man Andris Rihards sacīja, ka Zuntners savācis to laukuma centru vienkārši vienatnē bez mazvai, un tas tieši, man liekas, nospēlēja milzīgu lomu. Ja Zuntners būtu joprojām Zari Baltajā Krekoņā, tad vēl redzētu, kā tur tas viss būtu. Arī čempioniem Daugavpils Daugavai ne tā vieglākā spēle ir futbola kluba Daugava Rīga. Ko mēs varam teikt par šo spēli? Daudz uzskat, ka Daugava Rīga pat bija labāka. Jā, droši vien tiem daudziem arī ir taisnība. Jā, tie momenti, kas jau bija pašā spēles sākumā Rīgas Daugavai, protams, mēs varam zīlēt, kā būtu, ja būtu izmantojuši, bet tie momenti tiešām bija labi, un tādā spēlē, kurā kopumā momenti ir maz, tas ļoti daudz ko varēja izšķirt. Protams, var jau, ņemt vērā arī tas, ka tad, kad rezultāts ir līdzīgs, joprojām nav atklāts spēles otrajā daļā, komandas jau diezgan piesardzīgi sāk spēlēt, bet daudzi tomēr no čempioniem gaidīja lielāku vēlmi jau pirmajā mačā apliecināt, ka viņi ir čempioni un ka viņiem ir šādas čempionu ambīcijas arī šajā sezonā, un to viņi īsti pirmajā spēlē neredzēja. Bet arī šajā mačā, protams, var pateikt, ir divas lietas var izdarīt. Pirmām kārtām nevar izdarīt pārāk tālējošas secinājumus par to, jo tā ir tikai viena spēle. Otrām kārtām tas pirmais secinājums, kas jau pirms sezonas virmoja futbola apritē par to, ka Rīgas Daugava tiešām varētu būt ļoti cienīgs pretinieks vadošajām komandām, un tas ir tāds patīkams secinājums, ko mēs varam izdarīt pēc pirmās kārtas. Ja tu jautā viedokli par šo spēli un varbūt konkrēti par Daugavas sniegumu, kāds tas bija, tad es to varētu ar pretjautājumu atbildēt, vai tu pamanīji vismaz reizi Artūru Vaičelu un viņa darbības, vai viņa lēcienus, vai viņa sejumus? Ļoti reti, kā arī komentētājs Nauris teica, ka tie spēlētāji, kas izmet savu naudas ar rokām pieskaras bumbai biežāk nekā Artūrs. Jā, es atceros, šķiet viens bija tālstiens, tāds salīdzinoši viegls, kur viņš nofiksē, kur bija svarīgi noturēt bumbu, lai nav atliekusī bumba. Vēl varbūt pāris centriem, tas arī viss, un atstiem no vārtiem, viņš vispār bija bez darba. Un patiesībā arī otrā galā nebija nemaz tik daudz to momentu, tomēr tie Rīgas Daugavas uzbrukumi bija mazliet asāki un tādi daudzsološāki, un kur trūka mazāk, lai kaut kas izveidotos. Jā, Daugavpils kluba pārstāvi. Precīzāk, treneris teica, ka problēmas ir bijušas aizsardzības vidusdaļā, kur Savčenkovs vēl nevarēja spēlēt. Kā jums izstījās šī problēma viņiem? Galā Daugavai caur centru nekas daudz arī neizdevās.
Šī spēle, teiksim, varbūt nebija tas labākais katalizators ne tikai uzbrucējiem vai pusargiem, bet arī aizsargiem, jo to momentu nebija daudz, un līdz ar to dēļ 2-3 momentiem atkal grūti izdarīt pārāk daudz secinājumu. Redzēsim, kāda būs nigērieši, kā būs tad, kad Savčenkovs atgriezīsies ierindā, un es domāju, tad, kad Igors būs ierindā, tā jau būs pavisam cita Daugavas aizsardzība, cits aizsardzības centrs. Bet Rīgas Daugavas aizsarga, lai gan tā darba nebija patiešām daudz. Manās acīs nospēlēja patiešām lieliski, visas gaisa divciņas uzvarēja, to var teikt gan par Pāvelu Mihadzuku, gan arī par lietuvieti Klimaviču. Nospēlēja ļoti pārliecinoši un tiešām dominēja, nevis tā, ka tu uzvari 2/3 divciņa, bet uzvari 9 no 10 gaisa divciņām vai vienalga divciņām, jebkurām. Es domāju, arī citām komandām klāsies grūti, tur aizsardzības četrnieks Rīgas Daugavai manā skatījumā ir ļoti labs. Arī horvātu uzbrucējs Surečs nepārliecināja, kad Kristaps Grebs iznāca laukumā. Viņš varēja Podbors vinnēt. Surečs bija ļoti tehnisks un brīžiem man patika viņa spēle, bet viņš dabūja pār savu galvu kritiku no trenera, jo pārturēja bumbu, nepiespēlēja partneriem. Mēģināja par katru cenu doties priekš, nevis brīžos, kad ir jāatspēlē atpakaļ un ir cits uzbrukuma turpinājums. Viņš to nedarīja. Bet es teiktu, ka, ja mēs runājam par tendencēm un perspektīvām, man likās, ka viņš tomēr ir meistarīgs uzbrucējs no tās stundas, ko viņš tur nospēlēja. Un es domāju, ka viņš noteikti tiks izmantots arī turpmāk un savus vārdus vēl gūs. Bet jāpiekrīt arī, ka Grebis savas minūtes nospēlēja labāk. Gan ieķērās bumbā, gan patiešām spēlējas komandu un bieži atspēlēja bumbu, nevis sturgalvīgi metās tur 4 pretinieku ielinkumā. Mēs gaidām nākamās spēles, bet turpinam ar Ventspils spēli ar Jelgavu. Visai līdzīgs pirmais puslaiks, pēc tam gan Jelgava salūst. Varbūt, lai izsakās Silvers, bet uzreiz teikšu, ka nepiekritīšu, ka bija līdzīgs pirmais puslaiks. Tur, man liekas, bija daudz tas spiediens un vienas komandas pārsvars lielāks nekā Metlurga un Metas spēlē. Tas bija tikai, teiksim, laika jautājums, kad Ventspils gūs vārds, un viņiem tas pašiem bija ļoti svarīgi, lai viņi iegūtu šo pārliecību. Jo sezonas sākumā tas ir ļoti svarīgi. Viņi izcīnīja grūtu uzvaru kausa izcīņā, un tagad arī šī spēle Jelgava, kā mēs zinām, Ventspilniekiem principā ir viens no neērtākajiem pretiniekiem, ja mēs runājam par tām komandām, kas nav top 4 komandas, un pēc tam, protams, Jurijs Žigajovs lieliski izpildīts 11 sodu sitiens, un pēc tam nākamie vārti mazliet kuriozi, bet mēs zinām, ka Jurijs Žigajovs šādus sitienus veids ne tikai Latvijas čempionātā, bet arī virslīgā Latvijas valstsvienībā, un tā kā tas nebija nekāds tā kā spēriens zibens spēriens no skaidrām debesīm. Cita lieta, ka tieši šajā brīdī no tik tālas distances, kā to izdarīja Žigajovs, tas, protams, ir fantastiski, un tur, jā, es pieļauju, ka mazliet tieši Vlasovas spēli ietekmē tas, ka jau tomēr vakars, jau satumst, un tajā pustumsā jau tomēr ir vajadzīgs kaut kāds zināms vairāk laiks, lai tu novērtētu, kā lido bumba, kur lido, ar kādu trajektoriju lido, un, protams, tas tāds izcils moments sanāca Jurijam, un pēc tam Ventspils jau pēc pārtraukuma bija virkne izdevību ātrāk gūt arī trešos vārtus, un viss ir tikai loģiski. Uzvarēja komanda, kas bija meistarīgāk, kas spēlēja labāk un pelnīja 3 punkti. Protams, apsveicam Jurijs Žigājov ar 50. vārdu guvumu, bet ko jūs varētu teikt par Jelgavas komandu? Daudz uzskata, ka Jelgavai būs grūti vispār noturēties virslīgā. Šajā ziņā es ļoti gaidu otro kārtu, par ko mēs vēl parunāsim, bet pēc šīs spēles ļoti grūti pateikt, uz ko viņi ir spējīgi, jo ir skaidrs vien tas, ka Ventspils un Jelgava šobrīd ir pilnīgi divas dažādas svara kategorijas, un līdz ar ko grūti novērtēt, kur mēs meklēsim Ventspili tajā vadošo komandu pulkā un kur mēs meklēsim Jelgavu tajā apakšajā komandu pulkā. Un patiešām tā spēle, Jelgavas spēle ar Jūrmalu, kas notiks otrajā kārtā, tā sniegs vairākas atbildes, bet pirmie iespēja ir diezgan slikti. Tāda sajūta, ka nesavākta komanda, ka nav gatavi sezonai, un tā diezgan bezcerīgs sniegums, es teiktu. Bet patiešām pagaidīsim, kad Jelgava uzspēlēs ar, teiksim, tā salīdzināmāku pretinieku, jo Ventspils bija krietni par stipru Jelgavniekiem. Jā, tas jau notiks otrajā kārtā, par ko parunāsim mazliet vēlāk, bet nākamā spēle Spartaks Ilūkste 2-2. Edmunds arī šo spēli komentēja uz Kauguru vidusskolas jumta. Labi, ka vēl dzīvs. Labi, ka vēl dzīvs. Pastāst varbūt par šo pieredzi, vai nebija bail no augstuma? Ar kā vai ar gā? Labiem. Īstenībā nebija ne no augstuma, ne no augstuma bail.
interesanta pieredze, bija arī interesanti sagatavošanās darbi, tur līšana augšā un tā tālāk. Sīkumos varbūt patiešām nestāstīšu, bet bija jālien cauri lūkai, lai es pār tikt augšā. Tur diezgan tas viss bija smieklīgi un jautri, un nezinu, pēc šīs spēles bija patiešām labs noskaņojums, jo pašam piedzīvojums bija interesants un aizraujošs, gan arī spēle bija izdevusies un ar fantastisku sižetu. Un, nezinu, uzreiz noskaņojums bija par vairākām pakāpēm augšā pēc tādas jautras dienas un jautra notikuma. Protams, problemātiski bija, ja runājam par to, ka man bija jākomentē šī spēle, problemātiski bija saskatīt spēlētājus, jo aptālums bija diezgan liels, 5. stāvs un diezgan patālu. Tas viss skatītāji redzēja to daudz tuvāk, jo tas cilvēks, kas filmē, viņš, protams, pievēl klāt. Un pat brīdī, kad tika parādīta sarkanā kartīte Tvumasī, kas bija svarīga epizode šajā spēlē, tad es par to nevarēju saskatīt, jo tas bija tik tālu un kartīte man bija šādi te slīpi tieši pret mani. Bet tas viss ir nieki, galvenais, ka spēle bija patiešām laba. Jā, pirmais puslaiks pa 0, bet otrā puslaika izskaņa tīpaši ļoti interesanti. Otrais puslaiks kopumā bija ļoti interesants, jo pirmajā puslaikā pēc Tvumasī noraidījuma man radās iespējas, ka komandas nesaprot, ko darīt, jo Spartaks nonāca mazākumā, un mazākumā tu nemetīsies uz priekšu, vai ne? Ilūksa savukārt arī bailīga, jaunpienācēja debitante, arī spēlēja piesardzīgi, un tā spēle bija tāda diezgan garlaicīga un nekāda. Otrajā puslaikā savukārt vienu brīdi, šķiet tas bija pie rezultāta 1-1, varēja ļoti labi just, ka neviena komanda nevēlas to 1-1, nevēlas neizšķirt, un tad sāka skrieties, pamet aizsardzību novārtā, un spēle bija patiešām jautra. Protams, izskaņa tur vispār bez komentāriem, 2 vārtu kompensācijas laikā. Es arī komentējot pēc otrajiem Spartaka vārtiem paziņoju, ka Kazačuks izrauja uzvaru Spartakam, bet tomēr vēl Ilūks paspēlēja vēlreiz atspēlēties un pierādot, ka futbolā viss ir iespējams. Neko viņš tomēr neizrāva. Jā. Jā, tātad Ilūksnei, pirmais punkts Latvijas futbola virslīgā, bet nākamā spēle pēdējā pirmajā kārtā Skonto FC ar futbola centru Jūrmala 0-0. Bet priekš pirmās spēles, manuprāt, ļoti kvalitīvs futbols. Protams, to kvalitatīvo futbolu veicināja tas, ka bija brīnišķīgi apstākļi. Laukums nebija sasals, laukums bija mākslīgais gluds bez jebkādiem traucēkļiem šajā ziņā. Tas arī, protams, veicināja to, bet varēja redzēt, cik Tamas Spērtī bija motivējis ļoti Skonto komandu un cik tā mērķiecīgi gāja uz 3 punktiem šajā pirmajā spēlē. Un ņemot vērā, ka pirmajā puslaikā vārtus tomēr atvērt neizdevās, kas beigās tā arī vispār nenotika, man arī jau radās jautājums, cik ilgi tādā salīdzinoši augstā tempā Skonto komanda spēs izturēt, jo pirmajā puslaikā ātra saspēle, ātra pārēja no aizsardzības uzbrukumā, tiešām ātra pārēja, nevis 1 vai 2 pretuzbrukumi, bet ja iegūst bumbu tagad, piemēram, Siņeļņikovs, tad uzreiz 3-4 futbolisti arī lielā tempā uzreiz šķērso visu laukumu, lai iegūtu kaut kādu skaitlisko vai nu pārākumu, vai nu vismaz līdzsvaru, kas arī ir neslikti vienādā skaitā pretinieki, un tavi spēlētāji ir netālu no pretinieku vārtiem. Un tomēr Jūrmalā ir pietiekami pieredzējuši arī aizsargi, kas sākums pirmās 20 minūtes bija ļoti grūts viņiem, bet viņi tās izturēja, un otrajā puslaikā, kad atsākās spēle, tad bija redzams, ka Skonto vairs nav gatavi tikpat augstā tempā aizvadīt arī vēl 45 minūtes, un tad jau Jūrmala sāka veidot momentus, un principā, ja vērtētu tos momentus, kam momenti vārtu gūšanas bija tuvāk vārtu gūmam, šeit Blankam lieliski izdevība, tad principā Jūrmalai varbūt pat momenti bija mazliet labāki, lai arī skaidrs, ka tādā spēlē Skonto nebija pelnījis zaudēt, par to šaubu nav, vai bija pelnījis uzvarēt, droši vien, ka nē, ņemot vērā, ka tomēr nespēja gūt vārtus, un šeit arī Skonto ļoti bīstam situācija pie viņu vārtiem, un šeit arī Jūrmalnieki varēja gūt vārtus, tā kā varbūt arī rezultāts ir godīgs, un ja komanda nespēja gūt vārtus, tad neko vairāk par 1 punktu turnīru tabulā arī nevar gribēt. Tamas Spērtīs gan pēc spēles izteicās, ka futbols bez vārdu gūmiem nav īsti futbols, bet ko teikt par to situāciju, kur Grabauskam neizdevās ar pirmo reizi noķert bumbu? Man sākumā šķita, cik es biju metrus, 25-30 no vārtiem. Man šķita pirmajā brīdī, ka vārti bija, es pēc tam skatījos video, tad teikt ar pārliecību, ka viennozīmīgi bumba bija šķērsojis vārtu līnijas nevaru, un līdz ar to, ja es pat skatoties atkārtojumus svārstos, tad skaidrs, ka tiesneša asistentam un galvenajam tiesnesim, kas acu mirklī vērtē šo situāciju, viņi nebija pilnīgi pārliecināti, tad skaidrs, ka vārti nav jāskaita, un visticamāk to arī nemaz nebija. Un tā epizode arī beidzās.
Jā, Bet tas var būt ļoti kritisks moments tajā spēlē, protams. Galā 0-0. Vienu brīdi pat man personīgi likās, ka Gribauskam pašam liekas, ka vārti jau ir bijuši. Man godīgi, man tāds sajūta arī radās tajā brīdī. Viņš tā bailīgi, tā kā viss jau ir beidzies, bet nē, tomēr spēle ļauj turpināt, viss kārtībā, ka nav svilps. Jā, nu, man tā izskatījās pirmajā brīdī, bet jā, nu, ar pašu Gribausku es neesmu runājis, tā kā grūti pateikt, vai viņš atzītos vai neatzītos, kā bija patiesībā, bet gan jau sezonas laikā mēs šo jautājumu arī uzzināsim. Jā, tas arī viss par pirmās kārtas spēlēm. Kopumā pirmajā kārtā 12 vārdu gūmu. Vaicāju jums, kuri jūsuprāt bija tie paši skaistākie vārti? Jā, 12 vārtu gūmi, bet te pašā laikā 6 no 10 komandām negūna neviens vārds. Tas tāds interesants fakts. Tā skaitā vairākas vadošās komandas, tā ka izvēle nav nemaz tik liela. Turklāt vēl bija arī 11 metru sodasties, bija arī vairāk vienkāršākie vārti. Nu, ja tie, kas redzēja visus vārtus, manuprāt, tur nav nekādu šaubu, kuri bija skaistākie vārti. Varbūt vienīgi viņus ir grūtāk sarindot. Tā kā mēs jau redzējām, abi Jurģa Kalna vārti, kurus jau pieminēju. Abi ir vienkārši izcili un meistarīgi, fantastiski un var vēl 100 epitetus piemērot. Un protams, Žigaiva vārti, cik metriem 35 laikam vai aptuveni. Tā ir, jā. Un šos 3 vārdus ir jāsarindo. Ja prasi man, tad es tomēr Žigaivu liktu pirmajā vietā. Varbūt, jā, kuriozi nedaudz, bet tomēr skatāmības ziņā varbūt tā, ka, ja mēs salīdzinātu, cik plati paliek atvērta mute cilvēkiem, tad noteikti pēc Žigaiva vārtiem būtu vislielākais izbrīns un apbrīnu. Un tad Jurģa Kalna pirmos vārtus no spēles liktu 2. vietā un soda sitienu 3. vietā, kas, protams, ir fantastiski, ka tik skaists soda sitiens realizēts, nezinu, Behema stilā vai ne. Latvijā tik bieži tādas neesit. Nē, bet Latvijā tikai 3. vietā šādi vārti. Nav slikti īstenībā priekš pirmās kārtas. Es mazliet citādāk sarindot tie paši 3 vārti, bet pirmie man būtu Jurģa Kalna gūtie vārti, kas bija skrējienā, nomesta bumba, laba saspēle skrējienā un ārpus soda laukuma sitiens ļoti precīzi vārtsargs, vienkārši var ar acu skatienu pavadīt šo bumbu vārtos. Neko citu vairāk tur praktiski nebija iespējams izdarīt. Viss kustībā, dinamikā un pietiekami sarežģīti un ļoti skaisti gūt vārtu. 2. vārdu Žigaieva vārti, kurus jāuzteic, ka no tāda attāluma atkal viņš spēja gūt vārtus, un es pieļauju, ka tie nebūs vienīgie no tā līdzīga attāluma šajā čempionātā viņam, bet man tomēr arī mazliet šķiet mazliet kuriozi tie vārti. Tā kā, ka viss tik precīzi viņam sanāca, tik ideāli un bumba atrada ceļu uz vārtu tīklu. Un 3. Jurģa Kalna vārti, kas bija ļoti skaisti, ļoti precīzi, viss tur super, vienkārši tā situācija salīdzinot ar kāpēc es Jurģa Kalnu pirmos vārtus liku 1. vietā un otros 3. vietā, tāpēc, ka tā tomēr bumba, kas ir nolikta, fiksēta, tāda bumba teorētiski tomēr daudz vieglāk, teiksim, apstrādāt, izdarīt to, ko tu gribi ar šo bumbu, bet tas, cik izcili viņš iesit, tas iegriežot vēl bumbu un zem pašu pārlekņu. Arturs Biezējs metas vārds, principā bija, viņš tuvāk bītēm, tuvajam vārtu stūrim, viss bija it kā pareizi, bet viņš pat tur neko nevarēja, principā, izdarīt. Jā, tikai arī paskatījās. Protams, arī Liepājas Metalurga 2 futbolisti, kas bija blakus metas mūrim, kas arī tur kustējās visu laiku nemitīgi un pēdējā brīdī aizskrēja malā, kas arī Biezēm kaut kādu 10 sekundi droši vien novērsta uzmanību. Viņam arī tomēr jāskatās, kas notiek, varbūt kaut kur izspēlēs. Viņam jābūt, viņš nevar būt pa 100% pārliecināts, ka Kalns tiešām sitīs. Bet, jā, visi 3 vārti, pirmās vietas cienīgi, bet, ja jāsarindo, tad šādā sacībā. Soda sitiens jāliek 3. vietā, tāpēc, ka pats Viktors Dobertovs, kurš ir arī Metalurga treneris, un arī Kalna treneris arī teica, ka soda sitiens tas nav nekas īpašs. To viņš pirms sezonas nezināja, tagad viņš droši vien nebūtu vairs tā teicis. To viņš teica par Aleksandru Cauņas vārtiem Lichtensteinā, ka tas nav nekas super īpašs, tāpēc, ka tu bumbu noliec, un tas ir atstrādājums treniņos, un tas vienkārši tev ir jātrāpa. Kalns to izdarīja, tāpēc viņam tikai 3. vieta par šiem vārtiem. Jā, cerēsim, ka arī 2. kārtā būs līdzīgi vārdu gūmi, varbūt pat vēl skaistāki. Gribētu redzēt arī kādus kombinacionālus muks vārdus, jo mēs visus 3 ielikām tādus, kas ir skaisti tālsatieni no lielas distances, un gribētos tā, lai ir kāda skaista vārta, kad komanda izspēlē Barcelonas stilā līdz tukšiem vārtiem. Mēs jau varam, protams, spriest un diskutēt, cik varbūt Metalurga un Kalna pirmie vārti bija kombinācija, kas sanāca, jo piespēle 2. stāvā, uzvarēja 2 cīņu, atmet un Jurģis Kalns no dziļuma skrējienā šis sitiens, cik tā bija kombinācija, cik tā bija.
Jā, protams, jā. Cik tas bija tuvu kombinācija vai cik tā tomēr bija improvizācija. To mēs varam tikai jautāt treneriem, kas varbūt kādreiz to atklās, ņemot vērā, ka, ja tā ir kombinācija, viņiem to īpaši atklāt varbūt arī negribētos. Bet skaidrs, ka pa to momentu tur metas aizsargiem bija tā vīrišķīgāk tai divciņā jāiet un tik precīzi atļaut nomest to bumbu pa sitienam, viņi vienkārši nedrīkstēja. Un tāpēc arī, Piebildīšu, ka tas bija Skērols, kurš vinnēja to gaisa divciņu nometa Kalnam to pa sitienu. Jā, Latvijas vai Azerbaidžāns, tas cits jautājums, bet otrās kārtas pirmā spēle jau piekdien. Rīgas Hanzas vidusskolā futbola skola meita Latvijas universitāte pret Spartaku. Kas interesants gaidāms šajā spēlē? Daudz vārtu. Pagājušā sezonā. Jā, tur droši vien diezgan neprognozējami, kā tā spēle var iegrozīties arī. Vēl jau projām tādēļ, ka tas ir tikai sezonas sākums, arī meta tikai nesen tikusi trenēties tajā laukumā. Teikt, ka tās būs viņiem mājas, tādas pa īstam mājas spēles priekšrocības, pagaidām droši vien vēl nevar sacīt, vai ne? Tas sezonas laikā, kad viņi tur būs biežāk spēlējuši, droši vien izveidosies, bet otrā spēle neprognozējami, bet es pieļauju, ka rezultāts arī metas izpildījumā būs ar gūtiem vārtiem, nevis bez gūtiem vārtiem. Otrā spēle – futbola klubs Ventspils ar FC Daugavpils. Spēle notiek Ventspils 2. pamatskolā, turpat, kur Ventspils pirmā spēle. Cerams jau, ka laukumā. Nevis skolā. Ko varam teikt par šo spēli? Centrālais mačs, ne? Jā, es piekrītu. Sporta centrā esmu norganizējis tādu kā prognožu konkursu priekš žurnālistiem un tā teikt parastiem lietotājiem, un pats arī iesniedzu prognozes savā konkursā, un tieši pie šīs spēles es apstājos visilgāk un ļoti ilgi domāju, nevarēju izlemt kādu rezultātu ielikt. Vairāk gan svārstījos starp Ventspils uzvaru un neizšķirt un nepieļauju Daugavpils uzvaru, jo pirmā spēlē Daugavpilieši nepārliecināja. Bet čempioniem ir jāpierāda, ka viņi arī prot spēlēt un arī prot spēlēt uzbrukumā un gūst vārdus. Bet prognozēt patiešām grūti pat ne tikai rezultātu, bet arī kā tā spēle ievirzīsies, kāds būs spēles raksturs. Vienkārši man nav ideja, kāda tā spēle varētu būt. Ja būs atpakaļ ierindā Savčenkovs un Daugavpilī, tomēr tā būs izbraukuma spēles, pieļauju, ka viņi salīdzinoši apmierināti varētu būt arī neizšķirtu sezonas sākumā izbraukumā Ventspilī. Ventspils noteikti ies uz priekšu, bet ja Daugavpilī visi būs kārtībā ar aizsardzību, tad ļoti iespējams ir neizšķirts rezultāts. Jā, nākamā spēle – futbola klubs Jelgava pret futbola centru Jūrmala. Atkal Kaugar vidusskola, atkal Edmundam jākāp uz jumta. Noteikti došos un kāpšu uz jumta. Un šī spēle patiešām man ļoti gaida ar lielu nepacietību, tāpēc, ka nereti ir tās otrā ešalona komandas spēlē jautrāku futbolu, rezultatīvāku futbolu, un gluži kā tikko Spartaks ir ielūgts 2-2 nospēlē, tad es gaidītu kaut ko līdzīgu. Un gribas, kā jau arī minēju raidījumu varbūt sākumā, ka gribētos redzēt, kā Jelgava spēlē pret sev, sava līmeņa komandām, cik viņi daudz var parādīt, un vai nav tā, ka jau sezonas sākumā radīsies bāžas, ka Jelgava varētu izkrist no virslīgas. Viņiem jau tagad tomēr spēļu nav tik daudz šo sezonu, tikai 27, un pret tādām komandām kā pret Jūrmalu jau ir jārāda uzreiz labs sniegums. Ja man prasītu tagad, es dotu priekšrocību Jūrmalai, domāju, ka Jūrmala pēc spēles ar Skonto pacelsies spārnos, viņiem ir punkts pret spēcīgu pretinieku, un tagad savukārt pretī netika laba komanda, un es domāju, ka Jūrmala ir spēles favorīti, bet es domāju arī, ka notiks ļoti daudz dažādu pavērsienu un varētu spēle būt visai jautra. Tā kā arī aicinu visus skatīties un arī nedaudz aizējot no tēmas, negluži par pašu spēli, bet daudziem patika tas sporta centrā filmējot tas rakurs no tā lielā augstuma no 5. stāva, un arī dzirdēju komentāru, ka izskatījās gluži vai kā Bundesliga, tik labi tas viss vizuāli izskatījās, tāpēc arī šī spēle būs tāda pati, un skatāmības ziņā, es domāju, vizuāli būs ļoti pievilcīgs futbols un nedrīkst laist garām. Bundeslīgas futbols Latvijas virslīgā. Jā. To nekādā gadījumā nedrīkst laist garām, bet nākamā spēle Skonto ar Ilūksti, vai būs Sagrāve? Labs jautājums. Vai būs Sagrāve? Es domāju, ka šajā pārī salīdzinoši vieglāk ir prognozēt to, ka favorīts tomēr ir Skonto diezgan izteikts, un Skonto joprojām spēlēs mājās sev ierastā laukumā, un tas būs tiešām pārsteigums, ja Skonto šajā mačā neuzvarēs. Ilūks mīnus lielākais ir tas, ka šī komanda sapulcējās pašā pēdējā brīdī. Sastāvs nav slikts.
ja skatāmies uz uzvārdiem, sastāvs ir labs un priekš debutantus jau īpaši, bet tas, ka komanda pēdējā brīdī tika savācās kopā, vēl tas saspēlētības moments, ko Tamas Spērtī un Skonto ir slīpējuši tomēr vairākus mēnešus, tas moments var nostrādāt un tieši savās mājās, uz savu laukumu, pierastās Skonto halles, tā būs Skonto liela priekšrocība, un es domāju, ka Skonto noteikti gūs savus pirmos vārdus un varbūt arī otros šajā sezonā. Jā. Šī ir vienīgā spēle, kurā tiešām uz papīra nav intrigas. Skonto būtu jāuzvar, jo pārējās 4 spēlēs, ja pārbrauksiet pāri šim sarakstā, tad redzēsiet, ka visas šīs 4 spēles ir ļoti grūti paredzamas. Tad šajā spēlē tiešām Skonto ir acīm redzama favorīte. Bet intriga būs. Kā viņi uzlauzīs Ilūksas aizsardzību, kas noteikti būs autobuss novietots, es domāju. Būs autobuss, bet es minēšu vienu faktu, kas nerunā par labu Ilūkstai, ka pirmajā spēlē ar Spartaku, lai gan skaists nešķirts 2-2 un spēle bija tīri simpātiska no Ilūksas pozīcijām skatoties. Tomēr bumbas kontrole bija zem 50% Ilūkstai spēlē, gan arī visu spēlu vairākumā. Tas liecina par to, ka tomēr tas līmenis varbūt vispār tai spēlē nebija tas augstākais, lai gan skatāma spēle, skaista spēle, bet es domāju, ka pret Skonto Ilūks tiešām būs spēlēt 11-11 būs ļoti, ļoti smagi. Es ceru, Skonto hallē uz šo spēli ieraudzīt tikpat daudz futbola līdzjūtējs kā uz iepriekšējo Skonto spēli, bet noslēdzošā spēle 2. kārtā futbola klubs Daugava Rīga ar sporta klubu Liepājas Metlurgs atkal Kauguru vidusskolas zālē. Nav viena centrālā spēle, mums ir 2 centrālās spēles šajā kārtā. Arī jau saņēma prognozes no savu prognožu konkursu dalībniekiem, bija ļoti dažādas. Bija gan tādi, kas lika uz Rīgas Daugavu, gan uz Liepājas Metlurgu, gan uz Neišķirtu. Tas arī parāda to, cik dažādi scenāriji var būt šajā spēlē. Un, ja man atkal prasa, tad es vairāk liktu uz Rīgas Daugavu. Tīri redzētā pirmajā kārtā kāds vīpsnās un teiks, kā tu tā 4-0 Metlurgs uzvarēja, kāpēc Rīgas Daugava. Tomēr, man liekas, tas sastāvs viņiem ir stabilāks visās pozīcijās. Visi 11 spēlētāji ir augsta līmeņa. Liepājniekiem ir daži pieredzējušie, kuri valk to vezumu. Daži savukārt varbūt netik labi. Ja pret Metu tas varbūt tā teikt neizpildēja un nebija nekritācijas, tad es domāju, jau pret Rīgas Daugavu būs grūtāk. Tagad arī svarīgi, kāds būs sastāvs Liepājas Metlurgam. Ja atgriezīsies Roberts Savaļnieks un ja atgriezīsies Valērijas Afanasjevs pamatsastāvā, šeit abi malējie pussargi, tad atkal cits Liepājas Metlurgs. Bet es salīdzinu vairāk pirmajā kārtā redzēto un Rīgas Daugavas spēlētais futbols man šķita kvalitatīvāks. Tā bumbas saspēle, bumbas kontrole. Visi parametri man šķita Rīgas Daugavas spēlē mazliet pievilcīgāki. Bet, protams, būs ļoti tuvu līdzīga spēle būs, es domāju. Es arī domāju, ka salīdzinoši līdzīga spēle jāņem vērā, ka Rīgas Daugavai ir 2 robi sastāvā. Tomas Tomašauskas 2-3 nedēļas nevarēs spēlēt. Tas ir liels zaudējums centrā. Un man personīgi būs ļoti interesanti paskatīties, kā komanda spēlēs, tad, kad nebūs tas trio Rečickis, Savens un Tomašauskas, kas tomēr ļoti spēcīgs trio vidējā līnijā un centra pusē pozīcijās tieši. Un tieši bez Tomašauskas vēl arī Veļulis tieši pirms sezonas sākuma kausa izcīņā gūta traumu. Un tie ir 2 spēlētāji ļoti svarīgi vidējā līnijā, kas Rīgas Daugavai nebūs. Ja mēs skatāmies par Liepājas Metalurgu, viņiem starta sastāvs principā ir ļoti pieklājīgs ar virkni pieredzējušiem spēlētājiem, bet tās bažas, kas māca, ir tas, ka pagājušā sezona arī bija šie pieredzējušie spēlētāji, bet viņi nepārliecināja tik ļoti īpaši spēle aizsardzībā, kā it kā uz papīra izskatījās, ka visam tur vajadzētu būt kārtībā, bet pirms šīs spēles arī, Rīgas Daugavai droši vien ir milzīga motivācija izcīnīt pirmos 3 punktus, viņi atsevišķas, konkrētas daļas viedoklis tāds, ka viņi pat ir favorīti šajā mačā, bet Liepāja šajā ziņā pats salīdzinoši vieglāk spēlēt. Viņi ir 2. numurs ne tikai tajā spēlē, bet principā vispār šajā sezonā daudz viņus jau ir norakstījuši, ne? Un no tā viedokļa no Liepājas mēs varētu diezgan daudz interesantas lietas šajā sezonā sagaidīt. Un paturpinot to optimismu par Liepāju, piebildīšu, ka tās problēmas, kas bija pagājušajā gadā, tomēr lielākoties bija saistīts, manuprāt, ar 2 aspektiem. Pirmais tas bija soliņa īsums un traumas un diskvalifikācijas, līdz ko kāds traumēts, tā nav aizvietotāja, līdz ko ir diskvalifikācija, nav aizvietotāja, plus vēl viņi pārdeva dažus spēlētājus sezonas gaitā. Tas ir viens. Un otrs tas bija tas, ka viņam uzkrājās nogurums. Visu laiku spēlēja vieni un tie paši, nebija nekādas rotācijas. Viņi nogura, un tas sezonas gaitā viņus nogremdēja, bet tagad ir sezonas sākums, nav ne savainojumu, nav ne diskvalifikāciju, un, protams, nav arī noguruma. Tāpēc šobrīd, es domāju, Metlurgs varētu rādīt, bet domāju, pat labāko sniegumu vispār kādu viņš šogad rādīs, jo
ar katru nākamo kārtu, es domāju, viņam klāsies aizvien smagāk. Tiklīdz vairāk vajadzēs iesaistīt jaunos spēlētājus, kam virslīgā pieredzes nav, vai tā ir niecīga, tad būs grūtāk. Bet nekad nevar zināt, kā arī ar tiem jauniem spēlētājiem, jo viens pārdeg un nekas tur nesanāk, cits atkal nepārdeg un viņš veic tādu lēcienu uz augšu un tādu devumu. Par Šabalu pagājušajā sezonā konto rindās runājot, kurš gaidīja, ka viņš brīdī, kad Labuks būs prom, ka viņš reāli spēs pavilkt kaut kādu laiku arī konto uzbrukumu. To retais gaidīja vai neviens negaidīja. Beigās tā notika un tas Labuka prombūtne neatstāja tādu bedri uzbrukumā, kādu varbūt prognozēja. Jā, starp šiem klubiem gaidām arī interesanti cīņa Latvijas kausa izcīņas pusfinālā par vietu Eirokausos, bet mēs, protams, gaidām otro kārtu, un šoreiz virslīgas apskatā tas arī viss. Tiekamies nākamreiz.